Šodien mēs gatavosim kesediljas. Absolūti vienkārši ātri pagatavojums ēdiens, ko var uztaisīt jebkurā dienas laikā. Un, kas ir vēl labāk, pie šī ēdiena mums ir paredzēts arī lielisks vīns. Šis Grand Noir vīns, Pinot Noir, nāk no Francijas. Un savā garšā un smaržā ir jūtams tādas tā kā zemeņu nots, aveņu, ķiršu. Un, kas ir lieliski, viņš sadara kopā ar dažādiem gaļas ēdieniem, sēnēm, sierīgiem ēdieniem, kas ir arī mūsu šīs dienas tēma. Tā, un ķeramies klāt pie kesediljām. Kas mums ir nepieciešams? Mums ir mūsu vistas filē. Vistas filēs mēs liekam traukā, pievienojam kūpinātu papriku, oregano, nedaudz cukuru, sulu no 1 laima, eļa un ķiploks. Visu kārtīgi samaisam un sūtam leduskapī uz 20 minūtēm. Lai neķēpātu papildus pannas, mūsu dārzeņus cepsim tajā pašā pannā, kur vistu. Tātad, viss, kas mums ir vajadzīgs, ir tortillas. Mēs viņus locīsim šādi te uz pusēm kopā ar mūsu jau pagatavoto pildījumu. Šo visu mēs pārlokam. Un tagad laiks viņus uzsildīt. Un, principā, viņš ir gatavs tad, kad viņas ir zeltaini brūnas no abām pusēm un siers iekšā ir izkusis. Vienkārši, bet ļoti garšīgs ēdiens. Un lieliski sadara ar mūsu izvēlēto sarkanvīnu. Priekā!